Labrīt, esiet sveicināti sestdienā, tie, kas jau spējīgi šodien pievienoties diskusijām un klausīties pēc vakardienas ugunīgās ballītes. Šodien diskutēsim par paudžu konfliktu, vai vispār ir paudžu konflikts, vai tā vienkārši ir jauna realitāte. Bet viens ir skaidrs, ka tā kā bija agrāk, tā nekad nebūs. Tā kā ir šodien, tā nebūs arī rīt, bet kā ir šodien un kā bija agrāk un kā būs rīt, to mēs tūlīt noskaidrosim. Un šodien ir 3 brīnišķīgi eksperti, kuri varēja jau piecelties un ir šeit klātesoši. Un tā ir Ilze Medne, integrālās pieejas attīstības trenere, HR podkāsta veidotāja. Aplausi studijā. Labrīt. Priekš tik maz cilvēku skaita nav slikta aplausi, vai ne? Labi, bet tu nepieminēji, ka tas cilvēks. Un Ilze ir cilvēks. Jā, piedod, Ilze. Jā. Dodamies tālāk. Meldra Gineite, konferenču un mācību satura producente, supervīzora, pasākumu vietas Brīvības ostas saimniece un 3 meitu mamma. Aplausi. Labu rītu. Savukārt to jauno flangu, kuru mēs šodien klapēsim, pārstāv Annija Līce, projekta vadītāja asistente, kura nu pat ir beigusi vidusskolu. Aplausi drosmīgam jaunietim. Brīnišķīgi. Varētu sākt ar stereotipu, ka šo diskusiju jau neviens jaunietis neklausīsies, jo neviens jau nav spējīgs piecelties tik agri un atnākt uz diskusiju. Bet, kā izrādās, nav taisnība pilna zāle ar jauniešiem. Es gribu atgādināt, ka, ja jūs esat gadījumā paņēmuši līdz savus mobīlos telefonus, tad jūs varat noskanēt QR kodu, kur jūs tūlīt kaut kad redzēsiet, un uzdot mums savus jautājumus, un mēs centīsimies kaut kādā saprāta robežās uz tiem atbildēt. Lūk, ko sāksim? Es esmu apkopojis dažus tādus viedokļus par jauniešiem, es tos tā kā nolasīšu, un tad mēģināsim saprast, vai tā ir, vai tā nav. Viens no viedokļiem ir šāds, ka jaunieši mūsdienās ir augstās domās par sevi. Tie uzskata, ka visu zina un ir par to pārliecināti. Tie ir pilni kaislību, ar strauju raksturu, impulsīvi. Tiem trūks disciplīnas, cieņas pret vecāko paudzi, tie izsmē tradicionālās izglītības pieejas un pieklājības normas. Tie vēlas nodoties dzīves baudām, nevis uzturēt sev labā formā. Jaunā paudze nevēlas būt īpaši lietderīga. Tie nespēj plānot priekšu, ir ekstravaganti, vēlas modīgu dzīvesveidu, izvairās no grūtībām un komforts tiem ir svarīgāks par spēcīga rakstura izaugsmi. Vai tā ir, vai tā nav, nezinu, bet visi šie citāti bija no 4. gadsimta pirms mūsu ēras. Aristoteles, Aristofāns, Horācijs, Seneka. Kaut kas pazīstams, kaut kas dzirdēts. Nav tā, ka šī diskusija būtu kaut kāda pilnīgi jauna. Un tāpēc, ja normālās diskusijās vienmēr ir tā, ka uzdod pieredzējušajiem ekspertiem jautājumus, tad tas jaunietis pats pēdējais var piekomentēt un atbildēt uz jautājumu, vai tu piekrīti vai nepiekrīti. Šoreiz sāksim otrādāk. Tu dzirdēji dažādas stereotipus. Ir vēl kādu, kurus tu esi dzirdējis? Varbūt tu vēlies apgāst kādu no šiem vai apgāst kādu no tiem, kurus tu esi dzirdējis par tavu paudzi? Pamatā es piekrītu. Nē. Es precizēšu. Pamatā es piekrītu, ka tā cilvēki var domāt, bet patiesībā tas nāk no dusmām. Jaunieši tā reaģē, jo viņi ir aizvainoti vai dusmīgi, ka viņus neuzklausa un viņu viedokli neņem vērā, un tad viņi tā reaģē. Bet vēl viens piemērs ir, ka jaunieši vēlas strādāt visi kā pašnodarbinātie. Viņi nevēlas strādāt pie kāda. Jā. Tas ir tas stereotips. Jā. Tu vēl esi to apgāst? Man šķiet, ka jaunieši ir gatavi darīt jebkādu darbu, kas viņi pamatā vēlas darīt to, kas viņus padara laimīgus. Viņi nevēlas strādāt naudas pēc, bet viņiem tiešām ir būtiski vienmēr uzsvert, ka es gribu darīt to, kas man tiešām iepriecina. Vai es te sadzirdēju tevā iepriekšējā apgalvojumā, ka jaunieši netiek uzklausīti un tad rodas dusmas, vai es te sadzirdu tādu kaut kādu nelielu pārmetumu, ka tā pārgudrā paudze ir nevis tā jauniešu paudze, bet tā vecākā paudze? Lūk, tātad jaunietis tiek uzskatīts, ka viņš neko nevar, viņš nav motivēts, viņš vēlas tikai pavadīt labi laiku, bet patiesībā tas ir tas vienkāršais piemērs, ka, ja tev kaut ko liek darīt, to negribās darīt. Un jaunietim jau pašam ir motivācija kaut ko darīt, bet viņš ir tik ļoti apspiests un
ka viņu visu laiku ieliek kaut ko iekšā, kas būtu jādara, ka viņš netiek līdz tam, ko viņš pats vēlas. Respektīvi, nav tā, ka jaunieši neko negrib. Viņi negrib to, ko tu gribi, lai viņi grib. Jā. Ok. Tātad dzirdējām, ka mums ir tāda varbūt nedaudz apspiedēja paudze, kuri vēlas, lai visi būtu tādi kā viņi un darītu to, ko grib viņi. Meldra, tev ir sanācis gan ar visām iespējamām paudzēm darboties kopā. Ir kaut kādas baigās atšķirības vai ir kaut kādi atsevišķi skaļākie cilvēki, kuri nespēja pieņemt citādus un tāpēc kultivē šo stereotipu, ka mums ir baigās paudžu atšķirības? Es domāju, ka tādas paudžu atšķirības mēs katrs esam izjutis. Es atceroties kaut vai sevi, esot par kādiem 20, 25 gadiem jaunāku, šitas ir tieši tas pats, ko es dzirdēju. Un es mazliet piekrītu par tām dusmām, jo arī tad, kad man bija 17, 20, pat 25, tās dusmas vai tā kaut kāda jūra līdz ceļiem un vēlme mainīt pasauli bija tāds virzītājs spēks. Un es domāju, ļoti labi, ka tās dusmas ir un ka tie jaunieši runā pretī, iebilst un tikai tādā veidā jau arī mēs tiekam uz priekšu. Bet es domāju, ka noteikti arī tie stereotipi veidojas no tādām galējībām. Un man šķiet arī tas, ko es pamanu, jauniešu vidū ir viena daļa jauniešu, kas patiešām ir ļoti ambiciozi, ļoti mērķtiecīgi, zinātkāri, kas zina, ko grib un iet ļoti, ļoti lieliem soļiem uz saviem mērķiem. Un tad ir arī otra daļa jauniešu, kur kaut kādu iemeslu dēļ ir mazliet palikuši neredzēti, nepamanīti, un par kuru dēļ varbūt arī mēs reizēm sakam, viņi tur tādi vai šitādi, bet patiesībā varbūt jautājums jau ir par to, vai mēs kā pieaugušie radām vienlīdzīgas iespējas jauniešiem tikt uz priekšu, nevis viņus ganīt, ka viņi tur tādi vai šitādi. Jā, un vai radām iespējas tikai tiem, kuri mums ir tīkami, patīkami, izdevīgi, un tad tie pārējie pa tiem pačīkstēsim. Labi. Es dzirdu, ko tu saki, jo Ilz, atceries, kad mēs augām, tad kaut kad, arī tad bija jaunieši tādi, kā Meldra aprakstīja, kuri vieni bija ļoti mērķtiecīgi un pilnīgs pretstats tiem stereotipiem, ko es nolasīju, bet bija tādi, kuri tur klasiski iekrita tajā nišā iekšā, vai ne? Zin kā, Ivo, es godīgi sakot neatceros. Tas bija kādu laiciņu apakaļ. Jā, bet es tiešām, kad to lasīju, protams, ka kaut kur varu pateikt, ka tie stereotipi atbilst patiesībā, tā vienmēr ir bijis. Tas paudžu konflikts ir bijis vienmēr, tāpēc, ka mēs piedzimstam un augam dažādos laikos, dažādos laikmetos, ar dažādu sociālo un ekonomisko vidi, kurā mēs piedzīvojam to mūsu dzīvi. Un arī stereotipi, protams, rodās ne tikai no tā, ka kāds par kādu kā domā, bet tā ir arī reālā pieredze. Un, ja kāds ir piedzīvojis to jaunieti, kurš izvēlās izvairīties no grūtībām vai neatnākt uz darbu vai aizgulēties, kā mūsu kolēģis, jebkādu iemeslu dēļ ir noticis kaut kāds notikums, mēs vienkārši izdaram vērtējumu par to un aizpildām vēl papildus klāt šo domu ar jau sabiedrībā pastāvošiem stereotipiem. Taču, paudžu konflikts, skaidrs, ka šodienas jaunietis arī darba vidē, ko es dzirdēju par to, ka varētu darīt jebko, bet viņš nedarīs pie jebkura. Un tas vērtējums, kā jaunietis skatās uz šodienas vidi un cilvēkiem, ir atšķirīgs. Un es arī, protams, paprasīju čatam, kas tad vispār ir jaunietis. Un jaunietis ir no 13 līdz 35 gadi. Vai mēs visus šos bērnus un cilvēkus un jauniešus varam ielikt vienā grupā? Nē. Vai un kad mēs beigsim šo te vērtējumu, ka viena grupa ir sliktāka par otru grupu. Es vakar piedalījos diskusijā par eidžismu, kur bija gan par jauniešiem, gan par 50 plus cilvēkiem, kad mēs sāksim skatīties uz cilvēku, nevis uz izskatu, uz kompetencēm. Un es domāju, tas ir tas, ko šodienas jaunieši pieprasa daudz vairāk. Jūs visas trīs aizsākāt tēmu par darba tirgu.
Un skaidrs, ka šai diskusijai ir jāvirzās strauji tajā virzienā, jo mēs varam visi būt atšķirīgi savā privātajā dzīvē un savā tur mūzikas izvēlē un ģērbšanās stilā, kā mēs gribam, bet tad ir tas darba tirgus. Un Anī jau pieminēja tādu lietu, ka šodien jaunieši vēlas darīt to, kur viņi jūtās labi, nevis vienkārši, kur tu pelni naudu un esi nelaimīgs, un pēc tam ej pie kādas no šīm dāmām uz terapiju, ja, un tad maksā viņām naudu, ja, lai varētu palikt, kļūt tev kaut kā labāk, un lai viņas tev pakonsultē, kā tev dzīvē jāiet. Es to saskatu kā kaut ko milzīgi pozitīvu. Tāpat laikā kolēģiem taviem varētu rasties milzīgas grūtības, ka tu pēc 3 dienām no darba aizēji, jo kaut kas nav tā, kā tev patikās. Vai ir kaut kāda tomēr atbildība arī pret kolektīvu, pret citiem iesaistītajiem, vai tomēr vajadzētu vairāk par sevi padomāt, jo ja būsi tu labs, spēcīgs, vesels, tad tu varēsi maksimālo labumu pienest sabiedrībai? Es sākšu ar to, ka laikam aiziet pēc 3 dienām nav labā prakse, tāpēc, ka 3 dienu laikā tu nevari vēl iepazīt un saprast. Tā kā ir pirmie izaicinājumi, kuriem ir jātiek pāri, un varbūt pēc 1. mēneša, kad tu esi iepazinis gan kolēģis, gan sapratis darba vidi, tu vari pieņemt lēmumu, vai tad doties prom vai nē. Labi, šis arī bija diezgan drosmīgi. Kad tu pateici 1. mēnesis, tev pašai likās pietiekami ilgs laiks, ja? Un tad es izdzirdēju 1. mēnesis, un es arī esmu darba devējs diezgan daudz cilvēkiem, un tad man iekšā tā, pēc mēneša jau jauns jāmeklē. Man liekas, ja tu gadu noturies, tad mēs varam tā kā runāt, ka kaut cik saprātīgs cilvēks, ja? Redz, tu pateici mēnesis, jau tāda atšķirība. Pa mēnesi var saprast. Es ļoti ceru, ka var, ka vismaz var iegūt kaut kādu pirmo iespaidu par to, bet, protams, tas ir laikam pēc cilvēka rakstura un rūdījuma, cik cilvēks vēlas sevi pamocīt vai vest sevi cauri kaut kādam procesam, kurā ir kaut kādas grūtības un saskarties ar tām. Bet, es rekomendētu palikt ilgāk darba vidē, lai saprastu, kā tas notiek un ko tas nozīmē. Un tad paciest, tā kā, jā. Jā, man šķiet, ka tas rūda raksturu un attīsta tev kā personību. Labi, tu te lauz tagad visādi stereotipus. Bet, ja mēs paskatāmies statistiski, mums ir profesijas, teiksim, tā studiju programmas, kuras mēs redzam ir ar pārprodukciju. Un tad ir studiju programmas, kurās trūkst studentu un arī darba tirgu. Mēs redzam, ir vairākas jomas, kurās mēs jau paredzam, ka tuvākajos gados un gadu desmitos mums ārkārtīgi daudz pietrūks darbinieku. Un tad ir tādi interesanti pētījumi, ka tās profesijas, kurās ir pārprodukcija, ir daži cilvēki sociālos tīklos, kuri parādās, kuri pelna daudz. Un tad tās ir tās populārās. Savukārt tās grūtās profesijas, kurās gandrīz visi pelna daudz. Neksim, ja tev ir ķīmijā maģistrs, ja? Tur tā kā viss diezgan droši. Tās ir mazāk populāras, un tas sakrīt ar Anīs teikto, ka gribas justies labi, gribas tur, kur tev patīk, un tā varētu būt kaut kāda problēma. Kaut kādā brīdī varētu būt problēma. Mēs tur kaut ko varam darīt, jo mēģinājumi ir bijuši visādi ieinteresēt, un mēs arī izglītībā tagad jau arvien agrāk sākam šajās profesijās mēģināt ieinteresēt, skaidrot, karjeras konsultanti, bet statistiski tur nav tā, ka ļoti uzlabotos kaut kāda situācija. Ko mēs vienkārši gaidām un pēc tam vedam iekšā ārvalstnieku, lai gan kur viņi dabūs tos jauniešus izglītotos? Ķīnā varbūt Viņi dabūs, indieši dabūs un Āfrikā mēs dabūsim, un viņi ļoti daudz strādā pie tā, lai jauniem cilvēkiem būtu šīs eksaktās zināšanas un šīs kompetences. Bet es mazliet aizķēros pie tā, ka jaunieši grib labi justies darba vietās, bet tie, kas šobrīd strādā, tā negrib. Es galīgi tam nepiekrītu. Es domāju, ka vienkārši iepriekš tā sabiedrības norma bija strādāt ilgu laiku vienā darba vietā. Un tas, ko jaunieši savukārt ar šo savu pieeju, ātrāku izvērtēšanu, ātrāku šo savu sajūtu nofiksēšanu, ka šitien man besies, te negrib būt, vai man nepatīk šāda veida attieksme no vadītāja, vai šie darba uzdevumi nav tie, ko es saprotu, un viņam nav pretī tā darba vide, kurā viņam pajautāt, bet kā tu gribētu,
Vai kā es tevi varu atbalstīt, vai kas ir tas veids, ko tu nesaproti, kādas prasmes tev būtu nepieciešamas. Šī darba vide, viņa ātrāk saprot, ka ir jādodas prom. Un tas iedod arī impulsu esošiem darbiniekiem, cilvēkiem mūsu paudzē pieņemt šo lēmumu ātrāk, un tas palīdz mainīt šo darba vidi ātrāk. Tā problēma ir tā, ka tas jauniešu vidū notiek pārāk ātri. Tāpēc, ka ir šī mazliet zelta zivtiņas, tā nevis atmiņa, bet tā reakcija, kad man šitiem nepatīk, es dodos ātri projām. Un tā vide, kurā šobrīd dzīvo cilvēki un sociālie mēdīji un tie ilūzijas un pieņēmumi par to, kā ir tur, pirms tu esi pamēģinājis un piedzīvojis grūtības, viņa ir diezgan reāla un tas tā notiek, vai ne, Anī? Anī, tā notiek? Tā notiek, un man šķiet, ka jaunietis ir vadīts šobrīd ļoti, lai izzinātu sevi. Un tāpēc viņš arī nevēlas palikt ilgi vienā darba vietā, jo tas ir par izzināšanas procesu, ka tu gribi pamēģināt visu, tu gribi strādāt vairāk kā vienā profesijā, izmēģināt vairākas darba vietas. Un tas nav slikti, bet es saprotu, ka tas, varbūt darba devējiem nav izdevīgi. Arī tās bailes pazaudēt tās iespējas. Tas fear of missing out ir ārkārtīgi liels. Jaunieši grib piedzīvot visu, uzzināt, jo ir arī pieeja tām visām iespējām un redzēt, ka citi to dara. Un tie daži influenceri, es pareizi sapratu, Ivāk, tu runā par influenceriem, kuri parādās šajās sociālās mēdījos, un tu redzi, ka viņiem veiksmīgi tas izdodās, nenozīmē, ka tā ir viņu reālā dzīve. Jo elektriķim nav galvenais uzdevums sēdēt sociālajos mēdījos un taisīt par to saturu. Un tad tādā veidā viņš kļūtu populārs un šī profesija būtu kaut kādā veidā interesanta jauniešiem. Bet varbūt vajadzētu, ja mēs runājam par profesijām, kuras drīzumā vajadzēs. Bet elektriķis varētu diezgan labi uztaisīt viņam sociālo tīklu kontu. Tur var visādus tādus incidents redzēt. Bet pakaut, tu par to patīk tā padoma par jušanos labi. Man ir tādi jaunieši, kuri atnāk un saka, ka viņš šeit kaut kādiem iemeslu dēļ vairs sevi neredz. Tā kā tu saka, viņš grib vairāk dienas attālināti, viņš grib pamēģināt vēl dzīvē paralēli vēl vienā darbā strādāt un tā tālāk. Viņš ies prom. Es saku, ko darīs? Neko, kādu laiku nestrādās, kamēr atdīs kaut ko citu. Un tad mums vecie kolēģi, vecāki, viņi saka, tā, ka tev būs kredīti un bērni, tad tu redzēsi. Viņš saka, kā man ir kredīti? Un man ir suns, tas ekvivalents bērniem. Tu saproti, nav viņš tik ļoti atšķirīgā situācijā. Viņš saka, bet es vienkārši padzīvošu bez darba kādu brīdi, un tad es darbu dabūšu un strādāšu. Un es redzu tās bailes visu pārējo acīs. Kaut vienu dienu bez darba dzīvot, Nē, es te palikšu. Tāpēc, ka tev ir amats, profesija, ko tu esi mācījies vairākus gadus un pieredze un tā tālāk, un tu redzi pavisam savādāk to, un tev ir šīs bailes daudz lielākas, jo tev ir lielāka pieredze, no kā baidīties. Vairāk ko zaudēt, Vairāk ko zaudēt, un jauns cilvēks arī dzen, tāpēc, ka arī tās opcijas viņš uzskata, ka ir vairāk. Lai arī, protams, ja mēs paskatāmies šī brīža darba situāciju, tad jauniešiem ir problēmas atrast darbu un būs arvien lielākas problēmas atrast darbu dēļ mākslīgā intelekta un no tās kapacitātes, ko mākslīgais intelekts spēj nosmelt no šī junioru pienākumiem, asistentu pienākumiem. Un šobrīd jau darba tirgus, varētu teikt, priekš jauniešiem ir diezgan aizvērts. Un darba vietas neatbild jauniešiem, kuriem nav pieredzes, vai viņi paši nav izrādījuši iniciatīvu būt aktīvi vai ieinteresēti, vai prasa ento gadu pieredzi un tā tālāk. Bet mums šeit vajadzētu kādu uzņēmēju, vai sociālu antropologu, kurš varētu spriest vairāk par to. Meldra, tu ik pa brīdim dīdies ar mikrofonu, tu gribēji teikt to? Jā, es domāju par to, ka cik godīgi ir uzgrūst atbildība par darba tirgu jauniešiem. Mēs jau varam teikt, ka jūs viss, kas tagad ir populārās, nezinu, psihologi, es nezinu, kas vēl tagad ir tāds aktuālāks, komunikātori ar vienu, biznesa ekonomika. Bet biznesa un ekonomika jau gan ir tas, ko mēs gribam. Mēs taču gribam, lai jauni cilvēki ir ne tikai darba ņēmēji, bet arī darba devēji. Bet ne tādā pārprodukcijā. Ne tāda, jo jautājums droši vien ir par to, cik to jauniešu pēc studiju beigšanas tomēr iet savā uzņēmējdarbībā vai paliek kā algot darbinieki. Bet es domāju, ka nav godīgi pārmest jauniešiem par viņu izvēlēm. Un es nedomāju arī, ka vienlaikus
cilvēks būs ieguvējis, ja man drausmīgi riebjās tā fizika un ķīmija, bet es iešu mācīties, tāpēc, ka es arī redzu savā darbā bieži vien, ka cilvēki, kuri kādu spiestu apstākļu dēļ ir izvēlējušies savu profesiju, vecāku vai kaimiņu vai draugu vai tās globāli sabiedrības spiedienu dēļ, agrāk vai vēlāk viņi nonāk pie tā, ka viņi vienkārši nelaimīgi. Līdz ar to, es nedomāju, ka ir godīgi tikai jauniešu pusē likt. Vai ir tāda lieta, kā, tu teici, piespiesta profesija, un tad ir kaut kāda profesija, kuru tu tur esi tā pēc brīvas gribas ar labiem nodomiem izvēlējies? Vai tiešām tad, kad tu izvēlies savu studiju virzienu, tu jau vari zināt, kas būs tava īstā profesija? Un vai tiešām ir jādara tas, kas patīk, vai varbūt jādara tas, kas sanāk, bet neobligāti ļoti labi patīk? Jo, teiksim, mana paudze, es zinu, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuri dara to, kas viņiem ļoti labi sanāk, bet vai viņiem tas ļoti patīk? Nevienmēr ļoti patīk. Viņš ir bez nenormāli labs tajā. Viņš tur tik labi no ūdens velk līķus ārā, noslīkušos, viņš labākais kāds var būt. Bet vai viņam patīk to darīt? Ir pat pētījums, kur vairāk kā, man šeit 59%, ja es tagad samuldēšos droši vien cipariem, bet tas cipars bija ļoti liels, kas parādīja to, ka cilvēki patiesībā nedara to, ko viņi bija mācījušies, bet te es negribu teikt, ka nevajag mācīties. Es noteikti esmu tā, kur saka, ka izglītība ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai tu kaltu savu profesionalitāti, dziļumu savā tavā interesē, kas ir. Un caur izglītību, ejot cauri izglītības posmiem, kuros māca kritisko domēšanu, izvērtēšanu, sadarbību, analītiku, tu saproti arī savu karjeras ceļu kaut kādā ziņā un to savu interesi, bet cilvēki nestrādā tajās jomās lielākoties. Un tie, kuri strādā, tie ir jāmeklē, bet tāda ir, protams. Bet es pat arī varu teikt, es neesmu pedagogs pēc profesijas, bet strādāju pieaugušo pedagoģijā, tā kā kaut kādi elementi tajā ir. Bet es ļoti gribēju būt opera dziedātāja. Tā kā, es dziedu, bet es neesmu opera dziedātāja. Ne operā, jā. Bet tu esi gatava darīt to, kas tev sanāk, un par to labi maksā, bet tā nav tā, ka vajag patīk. Pirms es atbildu uz jautājumu, es iedomājos risinājumu par darba vidēm. Ja jaunietis, piemēram, grib mainīt darba vides un pamēģināt vairākus darbus, kā būtu, ja mēs radītu darbā vakances, kur var pieteikties, piemēram, tikai uz mēnesi, meklējam uz mēnesi palīgu. Varbūt tas nebūtu uzreiz augstākais amats, bet tādā veidā viņš varētu iegūt pieredzi dažādās darba vidēs un pēc tam varbūt atrast darbu, kas viņam, kas viņam patīk un kas būtu tas gala rezultāts. Es īstenībā kaut kur piekrītu, bet, protams, es dzirdu pakausī uzņēmējus, kur teiks, pirmkārt, atlases process ir šausmīgi dārgs. Otkārt, ko tu mēneša laikā baigi var palīdzēt pārkrāmēt no vienas skapja, otrā skapja dokumentus? Tā es pilnīgi tā kā vulgarizēju. Protams, droši vien, ka varētu, bet tas, ko es dzirdu, Anī, ko tu saki, es domāju, ka tas ir stāsts par darba vides maiņu un veidu, kā mēs dizainējam amatu vai vispār kas notiek uzņēmumā, kādā veidā cilvēki strādā, vai tie ir projekta sadarbības, vai tie ir kaut kādi citādi darba uzdevumi, bet noteikti tas ir stāsts par to darba vides maiņu. Tas būtu, es nezinu, Meldra varbūt. Varbūt Meldra komentāru, tad es izdomāju tādu drusiņu tev pakaitināt, Anī. Jā, par tādiem īstermiņa darbiem, es domāju, bija arī pieredze, ir šie nodarbinātības valsts aģentūras, arī vakances vasarās, kur jaunieši iet strādāt, un tās vakances taču izķer vienkārši kā karstas pierādziņas. Un tas, man liekas, arī ir pierādījums, ka jaunieši grib pamēģināt un izmēģināt un iesaistīties. Bet jā, es piekrītu Ilzei, arī no uzņēmēja pozīcijas, protams, ka katra tāda liela maiņa, katrs jaunietis, kas ir ieradies un kurš gaida kaut ko, tas nozīmē arī resursu no ikdienas patstāvīgā personāla, kurš mentorē, kas ir blakus, kas papildus atbild, kas izvērtē, ko var dot, ko nē, kur kāds atbalsts ir nepieciešams. Tāds komplekss tas jautājums gan ir. Vēl es gribu piebilst arī to, ka
Tāda ļoti svarīga lieta arī, par ko organizācijas daudz runā, un tās, kuras tik tiešām rūpējās par šo te darba vidi, ir šī te darba kultūra. Un patiesībā jau tas galvenais elements veiksmīgai sadarbībai ir cilvēka attiecības. Un cilvēka attiecības neveidojās vienā mēnesī. Cilvēka attiecības veidojas ilgākā laika posmā, un tās nav tikai kolēģu attiecības, bet arī attiecības ar klientiem, attiecības sadarbības partneriem, ar vadītāju. Un, ja mēs domājam no tā, un ja tas tiek pietiekoši skaidrots, un jaunieši saprot to, un tas nav tikai pirms tu sāc strādāt, bet arī skolu vidē, ka tiek runāts par to, ko nozīmē veidot attiecības, kā tu sapratīsi, ka tu esi izveidojis labas attiecības, kā veidot šo sadarbību, komunikāciju, tās cilvēcīgās prasmes, tad mēs arī varēsim piedzīvot vairāk jauniešu, kuri uzturēsies ilgāk darba vidē un sapratīs to nozīmi, kāpēc pēc mēneša man nevajag skriet prom, bet varbūt es varu meklēt kaut kādus atbalsta punktus. Mums atbildi. Jā, es gribēju piebilst, ka es absolūti piekrītu, ka galvenais atslēgas vārds ir komunikācija. Ne tikai ar jaunieti, bet ar jebkuru darbinieku, ko tu pieņem darbā. Un radīt darba vidi, lai tā būtu cilvēcīga un tev gribētos atrasties darbā, nevis tev ir nērti. Varbūt, nezinu, tu neesi paēdis un tev nav neviens snacks, ko paņemt. Un tādi sīkumi tev pat palīdz justies darbā labi. Pagad, tagad, jā, es gribēju par šo tev jautāt, bet tu jau man palīdzēji. Saki godīgi, tie nav sīkumi, tie divi, ko tu pieminēji, paēšana un snaki, nav sīkumi. Jo, ja agrāk ar galvenās sarunas mana cilvēkiem, kas nāca pie manis strādāt, bija par darba laiku, vietu, kur viņam fiziski būs jāsēž, atalgojumu un atvaļinājumu dienām, vai varēs ņemt tieši jūlijā, tad tagad ir, vai bezmaksas ēdiens ir iekļauts, okay. Cik dienas nedēļā var strādāt no mājām. Un tā tālāk, un tā joprojām, tad vai var būt nenormēts darba laiks? Kāds ir? Es pastrādāšu naktī un rītdien nenākšu uz darbu, piemēram. Ja? Vai mums ir sneku atvilkne? Tagad ir sneku atvilkne, jā, bet agrāk nebija. Un daudz tādu jaunu lietu parādās. Protams, tas ir izmainījis mūsu kolektīvu tikai uz pozitīvo pusi, jo tā sneku atvilkne ir populārākā vieta. Un kafijas automātam pēkšņi bija jāparādās nevis kaut kādam, jā? Bet ar maču. Jā, bet tādam normālam un ar pienu leduskapīti un kā var nebūt piena un tā tālāk. Kas ir tās lietas, kas tev palīdz justies labi? Jo, agrāk ar mums bija vienkārši tādā ziņā, ka no 8 stundas dienā tik un tik atvaļinājums, tāda un tāda alga. Un sēdēs tur. Kas no tā nosauktā kaut kas tev rezonē? Tas ir svarīgi, kad ir tas ēdiens bez maksas. Jā, absolūti. Ne tikai runa ir par ēdienu, bet... Mēs no mājām ņēmām tā, ja tur nebija. Bet pirmais ir tas, ka ir jāierodās darbā laicīgi, bet nav tā, ka 8:00 tev stāv pie durvīm un saka, 2 minūtes par vēlu. Ka tu, piemēram, nokavēji varbūt no rīta nedaudz, bet tu vari atstrādāt to vakarā. Tas ir viens, ka... Jā, daudz suņu. Ka suni var ņemt līdzi uz darbu. Tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Man patīk, ka manā darba vietā ir dzīvnieki atļauti. Mums nāk arī kaķi uz darbu, mums nāk suņi uz darbu, un man liekas, tas tikai uzlabo komandas labūtību. Turpini, jo mēs esam iegājuši tādā fāzē, tieši šobrīd, kurā neviens mūs neklausās, jo visi skatās uz suņiem. Pat bildē. Bet tūlīt mainīsies tā situācija, neuztraucieties. Jo tagad tu Tānī padarīji visu baigi labu. Tu tagad sāki saukt tādas lietas, tā kā, tu ierodies darbā drusciņi vēlāk, tas nekas, jā, kur tā kā, kāds te klausās, tad cilvēki vājākiem nerviem aiziet bojā, jā, uzņēmēji tagad, kas šito dzird. Vai ka suņus un kaķus var ņemt līdzi uz darbu. Jūs varat iedomāt, kāds kaķi ņem līdzi uz darbu, tā vienkārši, jā. Bet šis ir izrādās svarīgi, lai tu labi justos. Es tev teikšu tā, ja lai tu pie manis paliktu darbā un labi justos, un ja tu esi labs darbinieks, ja tava prasība ir kaķis, tad ņem savu kaķi uz darbu līdzi. Bet pagaid, tu vari vēl kaut ko nosaukt, jo šis ar tiem kaķiem ir baigi labi. Jā, tad...
ka ir virtuvīte, kur tu vari aiziet uztaisīt brokastis, tur tu vari tīkloties ar kolēģiem, parunāties. Manuprāt, tas ir daudz kvalitatīvāk nekā smēķētā darbā. Labs arguments, jā. Jā. Bet ir virtuvīte, kurā tu vari uztaisīt brokastis. Nu, tad brokastis jaunieši nēd, grib ēst darbā, jā? Jā. Nu, arī atkal kaut kas jauns pilnīgi parādījies ir. Jā, bet tā ir lielākā daļa cilvēku šobrīd, manuprāt, neēd brokastis. Viņi labprāt pēstu tās vēlāk darbā, nevis mocītos no rīta. Lielākā daļa cilvēku. Es esmu novērojis, ka tā ir piekopta praksa šobrīd. Paceļ roku tie, kuri ēd brokastis. Paldies, nolaižam. Paceļ roku tie, kuri neēd brokastis. Nu, nav lielākā daļa. Jūs daži nepacēlāt divreiz? Čīteri. Labi. Man patīk, ļoti patīk. Bet pagaidām nekas tāds šausmīgs. Kaķi darbā un cik dienas nedēļā ideāli tu gribētu strādāt? Es strādāju visas 5 dienas, bet man tas tā nav problēma. Man liekas, tas ir ok. Bet, ja varētu, ideālā variantā, es gribētu 3-4 dienas strādāt. Ļauj minēt, 3 klātienē, 1 no mājām. Nē, bet tas būtu ideālais variants. Tas būtu ideālais variants. Labi. Okay. Vai tu esi ar mieru kādreiz pastrādāt arī sestdienā vai svētdienā? Jā. Okay. Ir jābūt bonusiem un prēmijām, vai tik cik par algu vienojies, tik ir labi? Man nav tik liela tāda oficiāla darba pieredze, bet es domāju, ka prēmijas tikai motivē. Jā. Okay. Un darba apraksts tev ir tāds skaidrs? Jā. Un ja tu kaut ko dari, kas ir ārpus darba apraksts, tev par to jāsaņem papildus? Visbiežāk līgumos būs punkts un citi pienākumi, kas norāda uz to, ka jā. Bet tas arī tikai norāda uz tavu proaktivitāti un vēlmi iesaistīties un būt daļai no ofisa vai jebkuras darba vidas vietas. Un, tas tikai veicina uz labu rezultātu. Vai tev ir veselības apdrošināšana? Jā. Tas ir svarīgi? Es domāju, ka jā. Nē, es izmantoju nekad, bet ir labi, ka ir. Bet tas ir noderīgi, es domāju. Jā. Vai zobārstu vajag iekļaut veselības apdrošināšanā? Jā. Es te atskaņoju visas tās prasības, kuras esmu dzirdējis. Interesanti, ka pētījumi parāda, ka jaunieši ļoti maz izmanto veselības apdrošināšanu. To, ko piedāvā darba devēji, to sāk izmantot vēlāk, jau 35 uz augšu, kad jau ir citi dzīves pienākumi vai varbūt arī vecums mazliet iestājās. Bet es mazliet varu šeit, Ivo, iekomentēt. Tu jau sāki droši. Tas, ko es dzirdēju, es sāku par veselības apdrošināšanu, bet tas, ko es klausos un es dzirdu, un es domāju, ka tas, ko jūs runājāt, mēs, protams, ka varam ieiet tādās galējībās. Mēs varam jautāt visu, ko cilvēks grib, jo mēs jau ne tikai jauniešiem varam jautāt, ko tu gribi. Ir jau arī, es arī varētu teikt, ka, ja es strādātu organizācijā, es teiktu, es gribētu strādāt 3 dienas un 2 no mājām, jā, vēlams, un tā tālāk. Bet te vairāk stāsta par to, ka arī tās attiecības, ko mēs izvēlamies, jebkura darba vieta izveido kaut kādus savus noteikumus, pēc kā, kam tas darba ņēmējs piekrīt. Un, protams, neviens jau nav spiests vai ar vāru piesiets tai darba vietai, taču man šķiet ir ļoti svarīgi saprast, ka ir kaut kādi noteikumi, kam tu piekrīti. Un tad, ja tie noteikumi neatbilst tavām gaidām, vienkārši dzīvē tā ir, ka visas gaidas nav iespējams piepildīt. Tās gaidas var piepildīt kaut kur citur. Un vienkārši par to ir jārunā. Tas ir normāli, ka cilvēki nepiedzīvo vislaimīgākos brīžus darba vietā. Tas nav varbūt dzīves skaistākais brīdis būt darbā, bet dažreiz tā var būt. Tāpat kā dažādās citās dzīves situācijās. Bet tas mans galvenais punkts ir par tiem noteikumiem un kaut kādiem. Kaut kāda tomēr tā ir tāda vienošanās, ka, ja mēs ņemam to suni uz darba vietu līdzi, tad mēs visi tam piekrītam un visi ir ar mieru, un nevienmēr ir tā, ka pilnīgi visi tam piekrīt. Un tāpēc tas arī ir jāņem vērā, ka ir pat šobrīd jau arī aptaujas, kur cilvēks saka, ka viņi nenāk uz ofisu, tāpēc, ka vienam ir līdzi kaķis, un viņam ir alerģija pret kaķi un tā tālāk. Tā kā tas atkal ir cits stāsts. Un ja mēs mazliet atbildam uz jautājumu par attālināto darbu, tad
bieži vien cilvēki vienkārši nenāk uz darbu fiziski, jo viņi nevar izturēt to haosu, kas tur notiek, jo varbūt tas viens cilvēks Ivo ir tavā vecumā, piemēram, vai manā vecumā. Un tā kā mēs nevaram teikt, ka tikai jauniešu vēlmes ir jāapmierina, mums visiem jāmēģina kaut kā sadzīvot. Tas ir ārkārtīgi būtiski, ka mēs vienojamies par to, un tāpēc darba vietai tomēr ir jānosaka, kā mēs darām. Skaidrs, ka mēs varam runāt, ka mēs varam mainīties, un darba vietām vajadzētu mainīties, bet un te mēs runājam droši vien vairāk, Anī, droši vien par maziem vidējiem uzņēmumiem, kādu aģentūru vai kādu mazāku telpu, kur tu strādā. Tas nav droši vien kādā lielā korporācijā, tā kā tur atkal ir tās atšķirīgās pieejas. Bet jā. Raimonds Elbakjans ir pievienojies mums, Ghetto Games aizsācējs. Labrīt! Viņš kā jau kārtīgs jaunietis nevarēja piecelties no rīta. Labi, protams, joks. Mēs tevi ievadīsim drusku šajā diskusijā. Es izlasīju to, kas bija rakstīts pa ceļiem steidzoties. Tā kā. Labi. Paklau. Tūlīt uzdošu tādu jautājumu, un Raimond, tev būs jāatbild, jo tagad tev kāds 25 minūtes būs monologā jārunā vienam. Bet tu teici, Ilz, tādu frāzi, ka darba vietai varbūt nav jābūt tai, kurā mēs piedzīvojam skaistākos laimes mirkļus. Un savukārt mēs par izglītību runājam tā, ka skolai ir jābūt tai vietai, kurā bērns jūtas tāpēc, ka mēs pavadam skolā lielāko laika daļu no dienas. Mēs darbā pavadam lielāko laika daļu no savas dzīves. Varbūt, un kāpēc darbs nevarētu būt tā vieta, kurā mēs tiešām labi jūtamies. Varbūt tā pati sadaļa vilkt no tā dīķa ārā kādu noslīkušo. Varbūt tā sadaļa nav, tieši tā sadaļa nav visforšākā, bet brauciens ar kolēģi mašīnā. Jā, bet Ivo, nepārprot, man nav runa par to, ka cilvēkam būtu slikti jājūtas darbā un jācieš. Es runāju par to, ja tu saki, ka cilvēks pavada lielāko daļu dzīves darbā un diezgan daudz laika, dzīvē iet visādi. Bet skaidrs, ka darba devējiem ir jādomā par to, lai tā vide būtu tādu, tev uz galvas nekrīt ieģeļi un tev nav jāstāv plikam pie tā dīķa un jāvalk tie līķi, ja mēs par to runājam. Tu saproti, mana problēma ir tieši ar darba devējiem. Ja izglītības tajā vecumā mēs sakam, ka mums ir jādara visām iesaistītajām pusēm, visos līmeņos iesaistītajos, viss iespējamais, lai tas bērns tur justos super labi, tad darba vidē, tā kā būtu labi, ja ķieģeļi nekrist uz galvas. Un tā kā varbūt, ka tas ir darba devēja pienākums visām tām paudzēm, es nezinu, cik tur tās ir, mēģināt nodrošināt. Cik daudz darba devēja par to domā? Tu par to domā, tas ir skaidrs. Bet, un droši vien, ka mums te nav nekāda konflikta, vai pietiekami daudz darba devēja domā par to, kā viņi darbinieki te jutīsies, vai sajūta ir, es taču tev maksāju, ko tu čīksti? Nē, protams, arvien vairāk darba vietas domā par labbūtību un par to, kā vispār cilvēki jūtās. Un tās, protams, ir lielās starptautiskās kompānijas, kas vairāk par to domā. Tie varbūt ir uzņēmumi, kuros ir progresīvi vadītāji, kuri paši seko līdzi vispār, vai ir virtuve, vai ir tolete, vai ir tā tālāk tādas ikdienas, higienas lietas. Nerunājot vēl par kādām citām labbūtības lietām, ar sporta zāli, baseins, veselības apdrošināšanu, ar sporta klubu un tā tālāk. Tie ir tādi tās mazākās vienības, bet ir, protams, jādomā. Bet atkal man liekas, tas ir forši, ka mums ir diskusija, ka jebkuram cilvēkam ir jāuzņemās atbildība par to vispirms, kā viņš jūtas un kā viņš rūpējās par sevi. Mēs nevaram visu novelt tikai uz darba devējiem. Bet ir skaidrs, un es redzu to problēmu, ka darba devējiem būtu vairāk par to jādomā, un jau sen jau. Bet cilvēkam, katram pašam, vispirms ir jāsaprot, ko es gribu, kā es gribu justies, kā es rūpējos par sevi. Labi, Raimond, klau. Tagad Anī tikko pabeigusi vidusskolu, viņa iet pie tevis strādāt. Sarunājam, ka tev viņa jāpaņem darbā, bet viņai ir dažas prasības. Es tev izstāstīšu kādas. Tas ir īstas, mēs tikko par to runājam. Tad ideālā variantā Anī gribētu strādāt 3 dienas nedēļā klātienē vienā tālnāt. Vajadzētu būt virtuvītei, kur var uztaisīt brokastis un snēkus, kafijas automātam. Viņi grib ņemt uz darbu līdz savu suni vai kaķi? Suni viņi grib ņemt līdz uz darbu. Veselības apdrošināšana, protams, ir, ka Ilze pieminēja, varbūt ir kaut kāds sporta zālīti vai kaut kas tāds būtu forši, kur kaut ko tādu var padarīt. Un tad ir dažas dienas, kad Anija atnāk uz darbu vēlāk, bet viņa vēlāk ies mājās. Tas ir ok ar tevi?
Jā, pirmkārt, labdien visiem un vēlreiz atvainojos, ka nokavēju. Savukārt, īstenībā diezgan tuvu tam, ko tu nosauc, gandrīz viss ir iespējams Geto Games komandā. Tikai iet pa tām 3 dienām un par to darba apjomu, ko mēs būtu vienojušies, ja tas cilvēks perfekti tiek galā. Un, piemēram, es pat teiktu, ideālā variantā būtu tā, ka ja viņš nāk 3 dienas uz Getiņu un 2 dienas iet vēl kaut kur, jo tomēr es uzskatu, Getiņš ir tāds vieta, kur tu darbotos kaut kādā laika periodā, būdams jauns, ieliekot kaut kādu savu maksimālu enerģiju. Ideālā gadījumā, ka tas būtu tavs tāds hobijs un paralēli tu attīstītos kaut kādā ļoti svarīgā, interesantā jomā, kur tev ilgtermiņā varētu interesēt. Ja tās 3 dienas un tās visas stundas un tās nākšanas vēlāk ir vienkārši tādas slinkošanas, tad tā ir problēma. Bet ja tas ir tāda kopīga vienošanās un tu redz, ka tas cilvēks ļoti aktīvi kaut kur mācās vai kaut ko dara paralēli, tad absolūti mēs nāktu pretīm un to darītu. Suns nav problēma, ja suns normāli uzdās, forši, atnāk suns, visiem jautri, visi pakas, visi piedurās. Labā ziņa tā, ka mūsu komandā ir vajadzīgs šis tieši tusiņš. Bet, protams, ka tādā ražošanā, droši vien, ka tur nāk tas suni un kad sanāk un tā tālāk. Tas droši vien fabrikā. Jā, tas droši vien nebūtu tāda ideālā versija. Tā kā tas nav tālu, bet man te bija nesen. Ir iespējams, jā. Ir iespējams pie nosacījumiem, ko es iepriekš minēju. Bet tu vēl minēji, mums ir viens jautājums, ir tā rakstīt, ka darbam nav jābūt hobijam. Apgūst prasmi, pelna daudz un brīvajā laikā dara to, kas patīk. Jā vai nē? Tu minēji, ka darbs Getiņā var būt arī kā diezgan labs hobijs, pa kuru tev samaksā. Tu izdari kaut ko baigi jēdzīgu, ka nav obligāti tā, ka darbs ir, tikai naudas dēļ. Tas var būt arī diezgan jautrs pasākums. Tu teici, tusiņš jūs darbā vajadzīgs. Man liekas, ideālā darba vieta. Mūsu komandā labākie cilvēki šobrīd vienkārši ir tāda administratīvā daļa, kur ir tas no 9 līdz 6, kur vienkārši tur jānokop visi papīri, jāizdara visas lietas, un ir konkrēti cilvēki tipāži, kur ar to vislabāk dīlo, un viņiem tur ir baigi komfortabli. Bet, piemēram, pasākumu vadītāji vai šīs, sejas, kuras mēs biežāk redzam sociālos tīklos un tā tālāk, tie jau ir tādi ritīgi jautrīši. Tu viņu nenosēdinās no 9 līdz 6, nekad, un tas nemaz nav vajadzīgs. Viņš var noperformēt tās viņa stundas maksimālā jaudā, un tas ir baigi okei. Pieņemsim, ja es tev pierādītu, ka esmu vērtīgs darbspēlētājs, vai tu respektētu vienkārši individuāli manas vēlmes, kas gribētu strādāt 3 dienas attālināti, 3 dienas klātienē, 2 attālināti, un es izdaru darbu kvalitatīvi, un tu vienkārši respektētu manas intereses, bet es tāpat strādātu tavā. Jā, piemēram, ja tu piesaistītu Getiņā sponsors, piemēram, ja, tu varētu vispār aiziet piesaistīt 1 sponsoru gadā ar budžetu 2 miljoni, izdarīt to 2 stundās, un tur vispār vairs nenākt. Un vispār jautājums ir atrisināts. Tu pat tās 3 stundas vai 3 dienas tu vienkārši traucētu ar savu atrašanos, jo tu savu darbu jau būtu izdarījis. Mums tālāk būtu vienkārši jāražo. Tā kā arī tā var. Bet Raimonds ir jau, neieliksim viņu kategorijā vecā paudze, tāpēc, ka vecā paudze darītu tā. Tu tikko 2 miljonu sponsoru dabūji 2 stundās, bet tu tāpat 8 stundas te sēdēsi pie datora un kaut ko darīsi kā valsts pārvaldē vai kaut līdzīgās vietās. Ja? Kur mēs redzam, ka dažreiz jaunieši izdara 5 stundās to, ko citi 8, un viņam tur vienkārši fiziski jāatrodas. Bet tu saki, tu esi padarījis savu darbu, ej mājās. Tu tiešām nevarētu vēl kaut ko viņai atrast, ko padarīt? Pirmkārt, mums komandā tikpat kā nestrādā cilvēki, kuri kā justos tur piespiedu kārtā. Nekad tāda nav bijuši, un ja kādreiz mēs esam mēģinājuši kādu paņemt trupu, sakot pēc sludinājumu, vai kāds ir mēģinājis atnākt uz Getiņu tieši kā uz tādu darbu, viņš tur ilgi nav aizkavējies. Tāds maksimums ir bijis varbūt gads, ja, kad viņš saprot, ka nē. Tur jābūt... Raimondam ilgi nav aizkavējies, ir gads. Ja? Mēs pirms tam dzirdējām, ka mēnesis ir jauniešiem. Nē, tos vienkārši neredzu, jo ir līderi katrai tur virzienam kustībai, viņi varbūt to redz, bet es strādāju cilvēkiem, tur Sanda ar manīm strādāja komandā no pirmās dienas 18 gadus, ar Antonu 15 gadus, ar Edgaru 12 gadus. Tā kā mums ir tādas attiecības. Tagad jaunie, kuri kādreiz bija brīvprātīgie, viņi 12 gados atnāca, šodien jau viņiem ir 22, 23, nozīmē, mēs jau 10 gadus kaut kur esam kopā. Tā kā, bet tas nav piemērs, jo Getiņš tomēr ir tāds
milzīgs hobijs un piedzīvojums. Un tas nav par darbu. Tas Nu, labi, par... bet paskatāmies uz getiņu no otras puses. Nav tā, ka getiņā ir tikai cilvēki, kas strādā, ir jaunieši, kas nāk un piedalās kā dalībnieki getiņā. Ja? Nu, pēdējos 18 gados, kopš jūs to darat, tu vari pateikt kaut kādas tādas lielākās atšķirības. Nu, kā bija pirms 18 un kā ir tagad? Ir kaut kas baigi mainījies? Nu, protams, šis te kaut kāds bijības moments, viņš ir. Viņš, respektīvi, kādreiz jaunietis bija tāds bīgāks, jo treneris viņam varēja uzšaut, tur skolotājs varēja viņam pateikt, ka tomēr viņš uzdās kā kretīns un tā tālāk. Šobrīd tas ir jaunums, ja tu cilvēkam pasaki tur 3 rupjus vārdus un uzprast, kāpēc tu tā dari, tad tas ir ārprāts, tad tā ir traģēdija. Viņš var izdarīt jebkādas riebeklības, bet tikko kā tu paņem bišķi to jautājumu stingrāk, tā viņam ir pilnīgs šoks. Ja? Un tā pirmā pretreakcija ir mesties kaut kur sūdzēties un tā tālāk. Getiņā mēs tāpēc arī no tiem veciem laikiem tomēr esam paņēmuši līdzi to labāko un mēs iedodam iekšā uzreiz. Nu, ir problēma, ir momentāla reakcija. Tā kā mēs neļaujam tādai... Nu, es uzskatu, ka jaunietis savā ziņā un arī cilvēks, viņš tāds bišķiņ tā kā... Kam ir suņi? Ir suņi. Un tu zini, ka ja sunim tu laicīgi neiemācīs, ka tur gultā netīrām ķepām kāpt nedrīkst, tad viņš to darīs. Ja tu tur ļausi viņam uz galda kāpt, tad viņš tev zaks ēdienu no galda un tā tālāk. Un man liekas arī ar jaunieti, ja tu viņam ļoti konkrēti, laicīgi parādi spēles noteikums, viņš principā ir gatavs to pieņemt un tur nav nekāda problēma. Tā kā... Nav tā, ka Raimonds salīdzināja jauniešus ar suņiem. Ir tā, ir tā. Raimonds tiešām salīdzina bērnu ar dzīvniekiem, ar suņiem un citiem aizdzīvniekiem, kuriem tev ir jāiedod kaut kāda robeža un skaidrība par to, kā jūs sadzīvosiet zem viena jumta. No, mazai atkāpē pedagoģijā tiek lietot tie paši principi, kurus lieto kinologi. Jo tu nekad sunim nesaki, aizej kaut kur tur kaut kādu koku man atnes. Tāpat tu bērnam nekad nesaki, nu kaut kur kaut ko izdari. Diezgan precīzi skaidrs komandas, skaidrs spēles noteikumi, un tad tur ir iespēja viņam sākt brīvi izpausties noteikumu ietvaros. Vai ne? Tā kā tas nav tā, ka tur jaunieši suņi un pieaugušie. Tas, ko es teicu, par to, ka ir nepieciešams skaidri noteikumi, jebkur. Un tad tu piekrīti tiem noteikumiem. Un, mēs nevaram teikt, ka jebkurš nāk cilvēks ar savu kaut kādu vēlmi, un tas spektrs ir atšķirīgs, un redzējums ir atšķirīgs. Kā jau mēs sākumā minējām, tad paudzes ir augušas katrs savā laikmetā un vidē, un ar kaut kādu citu bagāžu nāk, bet mēs nevaram pieņemt, ka tas viss ir mums jāpiedāvā arī dzen. Vienkārši piekrīt kaut kam no tā. Un tas, ko es dzirdēju, vēl Raimonds teica, arī tas, ko šobrīd jaunieši darba vidēs pieprasa, ir šī regulārā atgriezniskā saite. Ja, nu, tu tādā terminoloģijā to saku, bet tas, ka tu uzreiz ātri var pateikt, bija, nebija, pareizi, nepareizi. Liela daļa organizācijas šobrīd to vēl joprojām dara ļoti slikti. Mums iet ļoti slikti ar atgriezniskā saites sniegšanu. Pateikt otram cilvēkam pirmkārt, ko es no tevis sagaidu, kad es no tevis sagaidu un kā. Un tad, kad tu to darbu uzdevumu izdari, tad pasaka, un kā bija. Un es domāju, ka nevajag pārspīlēt, ka jaunieši gaida katru dienu, lai tev pasaka, paldies, Anī, tev viss tik labi, un ik pēc 5 minūtēm. Tas ir pārspīlējums, bet stereotips rodās, kā es teicu, no pieredzēm. Bet ir svarīgi, ka tu vienkārši loģiski saproti, ka otrs cilvēks labāk mācās tad, kad viņam sniedz atgrieznisko saiti, un arī mēs paši labāk mācāmies, ja mēs sniedzam atgrieznisko saiti. Meldra, bet gan Raimonds, gan Ilze runā par skaidriem spēles noteikumiem. Un tad ir jautājums tāds, vai tie noteikumi ir skaidri, vai par tiem ir tā jēgpilni padomāts, un vai tie noteikumi nav drusku negodīgāki pret tiem jauniešiem, kā sauc tos otrus, ja vienā pusē jaunieši, kas ir otrā pusē? Pret pieaugušiem, paldies. Man ir tāda viena darba vide, kuru es zinu, kur tad, kad tiek ņemti darbā jauni cilvēki, viņiem ir salīdzinoši augstas prasības attiecībā uz datoru prasmēm. IT prasmēm jāpilda digitālo prasmi tests pirms stāšanās darbā un tā tālāk. Un tad tur ir daži pieaugušie. Es esmu redzējis tādu ar savām acīm kadru, kad es nostājos pie datora, un tam pieaugušam bija jāatver Excels, un man vien dati jānosauc no tā Excel. Viņš atver Excel, un tur ļoti mazi burtiņi,
Un kā jums šķiet, ko tas cilvēks dara? Es uzdevu šo jautājumu Annijai pirms diskusijas. Viņa teica, atver ChatGPT vai kaut ko tam līdzīgu. Tāda normāla jaunieša atbild. Nē, viņa atver atvilkni un izvelk lupu. Un viņi pieliek, tas ir īsts tās lupu pie ekrāna. Es saku, bet es tev parādīšu, kā var piezūmot. Nē, man šitā ir ērtāk. Un tad mēs zinām, ka ir cilvēks, kurš šādi strādā uz datora. Un tad ir jaunietis, kur nepaņem darbā, jo viņam tur nav pieredzes. Ja? Man liekas, tie spēles noteikumi galīgi nav skaidri un galīgi nav godīgi šajā brīdī. Es domāju, ka šis jautājums paceļas arī vienkārši situācijās, kad mēs ņemam darbā jaunieti vai nejaunieti. Vienalga, katram būs tās savas kompetences un savas stiprās puses un savas vājās puses. Varbūt, ka tam, kurš to lupu izņem no tās atvilknes, ir kaut kādas citas lietas, ko viņš dara perfekti, ko jaunietis varbūt nekad neizdarīs. Es domāju, mēs nekad neuzzināsim, ja tas jaunietis to darbu nedabūs. Tā var gadīties, bet tieši tas pats ir arī, es nezinu, man pēdējā laikā aizvien vairāk arī supervīzijās ir tēma, ka cilvēki ap 40 gadiem, kas man liekas vēl gandrīz jaunietis, jā, tieši tā, arī saka, ka viņiem jau ir bail, ja, ka viņus vairs neņems darbā. Es neiešu prom no darba, tāpēc, ka es nezinu, vai es kādam vēl būšu vajadzīgs. Arī ļoti dažādu iemeslu pēc, gan mākslīgais intelekts, digitālās prasmes, pārdošanas prasmes, komunikācijas prasmes un tā tālāk. Es domāju, ka tam atbilde nav tas, vai tu esi jauns vai gados pieredzējušāks. Es domāju, ka tas ir vispārīgi. Es varu šeit piekomentēt tas, ko Meldra saka, tā ir ārkārtīgi vāja dažādības vadība. Vakar šeit bija diskusija par iekļaušanu, par skaistu vārdu vai par realitāti, un tas vēl joprojām ir skaists vārds, jo tas, ko Meldra saka, kas vērtē, kas pieņem darbā. Ja pieņem darbā vecākas paudzes pieaugušais, kuram ir noteikti redzējumi vai stereotipi par konkrēto paudzi, mēs nevaram sagaidīt, ka viņš viņu pieņems darbā. Vienkārši viņam ir stereotips. Ja nav kaut kāds filtrs, kas tev palīdz tomēr izfiltrēt, kāpēc es domāju par šo cilvēku šādi. Jo vakar man bija diskusija par eidžismu, un tur bija viens puisis, kurš dalījās, viņš ir jauns, viņš vada skolu, vai viņam ir 30 audzēkņi, un viņš arī vada cilvēkus, droši vien līdzīgi kā tu, Ivo, un vienmēr viņš saņem šo te pārmetumu, ka kur ir audzinātājs? Vecāks skatās, kur ir audzinātājs, jo viņš izskatās kā viens no audzinātājiem. Tā kā tas ir stāsts vispār kopumā par mūsu sabiedrību kā tādu, kas spēj skatīties dažādi, ka mēs esam dažādi cilvēki, mums dažādas kompetences, mēs neliekam visiem uzkāpt kokā, mēs zinām. Un tas, ka ir atšķirīga vai netaisnīga šī kritērija, tā ir taisnība, bet tas ir pret visām grupām. Pret sievietēm ar bērniem, pret vīriešiem ar bērniem, pret veciem cilvēkiem, pret jauniešiem, pret dažādām ādas krāsām, pret dažādiem dzimumiem un tā ir dažādības kompetence, kas mūsu valstī ļoti, ļoti pietrūkst. Jā, statistiski Latvijā populārākais diskriminācijas forma darba vietā ir diskriminācija pēc vecuma. Darba vietā tieši. Lūdzu, jā. Es tā klausos, vienkārši es nekad neesmu piedzīvojis. Pirmkārt, es nekad nemeklēju darbu, tas ir viens, tāpēc, kad es zināju, ka es skolā tik slikti mācījos, ka darbā man točnieks nepaņems, tāpēc man bija jāveido savu uzņēmumu. Bet es vienkārši, ko nozīmē tur ageings, neageings, godīgi, negodīgi kritēriji. Šodien ir tik nenormāli daudz dažādu iespēju, kur iet strādāt. Jautājums ir, cik tev galā ir prasmes? Jautājums, vai tiešām tu kādreiz esi apzinājies to, ka prasmes būs izšķirošā lieta tavā labklājībā pēc būtības, un tādī brīdī, kad tu ej uz darba interviju, tad droši vien tev vajadzētu sevi maksimāli pārdot tai kompānijai, lai viņa tevi gribētu paņemt, nevis sēdēt un kaut ko mēģināt tielēties, kā nu tagad būs tielēties, tur vienmēr ir starpība. Tu pārdod vai tu pērc. Tas jautājums, vai tu meklē darbu, vai tevi aicina darbā. Un tā ir milzīga starpība arī cenā. Tāpēc, kad ja tevi hanto, tas nozīmē, ka tu vari uzprasīt lielāku algu, lielāku honorāru un tā tālāk. Bet tādā brīdī, kad tu pats ej meklēt darbu, tev jāsaprot, ka tu esi mīskasta blakus stāv un tur stāv tu. Un neko, un tu esi no tik neērtas pozīcijas, bet tev kaut kā tur jātiek klāt, tad tev sevi jāpierāda, nevis 3 dienām nedēļā vai kā tam līdzīgi, jo tu vienkārši neko neproti.
tev vajag vispirms sev pierādīt, pēc tam sev sāks hantot, un tad tu varēsi domāt par savu cenu un lielo vērtību, ko mēs esam iemācījuši lielai daļai savu bērnu, kur ir absolūti unikāli, absolūti tādi dzimst tikai vienu reizi vispār universē un tā tālāk. Nu, tā ir tā problēma šodien. Tu esi gatavs ar to jaunieti, kuram prasme vēl nav, pavadīt laiku vai nozīmēt kādu, kurš jēgpilni ar viņu pavadīs laiku, un tās prasmes viņam iedot attīstīt, viņš atnāk kā balta lapa. Tur rezultāts var būt jebkāds. Tur varbūt potenciāls ir baigais iekšā, ja? Bet jautājums ir, vai tu viņu uzreiz pieliec klāt pie kaut kāda darba, un pēc kāda laika mēs sakam, viņš neko nejādz, vai tu investē savu enerģiju viņā? Zini, ņemot vērā, kad geto ir par šo te sociālo stāstu, tad mēs ar to varam nodarboties. Bet tādā brīdī, kad uzņēmums ir tendēts uz konkrētu produktu veidošanu un viņa pārdošanu, tas stāsts ir par biznesu, tad tā droši vien nebūs tā vieta, kur tagad saskāties ar katru jaunieti, kurš ir iedomājies, ka viņš arī gribētu būt daļa no šīs komandas. Tāpēc getiņā mēs to nodarbojamies. Viņš sāk ar slotu, viņš sāk ar savilcēm, viņš sāk ar baneriem, un tad soli pa solīti viņš var turpināt. Bet, zin kā ir, atnāk 250 brīvprātīgie sezonas sākumā, un diplomiņu dabona labi, ja 45. Tāda ir proporcija. Un es runāju par tādu super jautro vietu. Tad kā mēs varam runāt par putnu fabriku, vai kā mēs varam runāt par kokzāģētavu vai vēl kaut kur tev vienkārši tas dēlis tajā frēzē ir jāielaiž. Un tur nebūs nekā savādāk. Tu viņu nevar ielaist rītā, parīt vai aizparīt. Tāpēc tas ir jāizdara šodien. Redz, un tāpēc mums ir atsevišķi profesijas, kurās darbinieku trūkst, jo laiki ir mainījušies. Pamēģinam nedaudz paskriet uz priekšu un iezīmēt, kā izskatīsies nākotne. Jo mēs varam uzņēmēji visu kaut ko gribēt, jaunieši kaut kā tomēr visu laiku kaut kādas darbus atrod un kaut kur kaut ko strādā un kaut ko dara un kaut kādas savus noteikumus būvē. Es teikšu godīgi, es ņemu darbā tādus cilvēkus, kurus mani darba pārējie kolēģi sauc par sīkajiem un bērniem. Un es ar viņiem tielējos, tāpēc, ka viņi uzņēmums ir, kurš pelna naudu, nevis nodarbojas ar labdarību, bet viņi ir pārveidojuši šo uzņēmumu pilnīgi līdz nepazīšanai. Sākumā tā visādi gāja, bet gan visa tā darba vide, gan tā kultūra, gan savstarpējās attiecības, gan dažādas jaunas tradīcijas, gan pieejas, kā mēs kaut ko darām. Nemaz nerunāsim, cik ātri visas lietas šobrīd notiek, tur tie jaunieši strādā. Nenormālā ātrumā, un visi var strādāt, kur un kā viņi grib, ja darbs ir izdarīts. Ja darbs ir izdarīts, vienalga, no kurienes to dara. Dara no pludmales. Bet vecāka pieaugušajiem manā darba vietā ir diezgan liels problēmas ar to. Viņi nemāk tā, viņi uzskata, ka tā ir slinkošana, viņi ir greizsirdīgi, mēģina izēst, un ir visvisādas problēmas. Bet jebkurā gadījumā tā, kā bija pirms 10 gadiem, vairs nebūs. Nebūs tā vairs. Bet kā būs? Mēs varam drusciņi iezīmēt kaut kādu tādu reālo darba tirgus un vidas nākotni. Vai būs, Ilze, tā, ka pēc 10 gadiem visās darba vietās būs suņi? Suņi kā piemērs, ja? Es nezinu, es godīgi sakot nezinu, bet tas, par ko es domāju, atkal klausoties to, ko jūs runājāt, cik liela loma īstenībā ir vadītājiem, kurš vada visu šo procesu, kurš redz un jūt, kādi ir viņa cilvēki un kādas pretestības notiek, kādas cīņas notiek starp paudzēm, runāt par šo, pacelt to, vienkārši būt atklātiem. Jā, es redzu, ka tev nepatīk, bet kur ir darba rezultāts. Vai jā, tu gribi darīt tā, bet prasmes veidojās darot. Darbu mēs mācāmies darot. Darba ētiku cilvēki mācās esot darba vietā un pieredzot. Biroja darbu cilvēki mācās esot birojā un redzot biroju un tā tālāk. Bet es domāju, ka pēc 10 gadiem nekas baigi diži nebūs mainījies, ja vien būs tāds tehnoloģisks izrāviens. Ļoti daudz darba darīs mākslīgais intelekts, un mums būs daudz vairāk laika savā starpā sarunāties un veidot cilvēcīgus kontakts, sarunas, attiecību veidošana, kaut kādi jauni projekti. Es nezinu, man ļoti grūti pateikt. Vai tā būs, vai nebūs tā, ka mēs tā dzirdam, kad ir kompānijas, kas uzskata, ka vajag atgriezties birojos un strādāt klātienē, savukārt ir veseli atzari,
kuri atsakās no ofisiem, pāriet pilnībā uz attālināto darbu, un tur nekāda pie kafijas automāta tusēšana un socializēšanās un paudžu konflikti vispār nevar notikt. Šobrīd cilvēki atgriežas birojos, jo attālinātais darbs nozīmē pazaudēts darbs. Mākslīgais intelekts var izdarīt un daudz vairāk paņems to darbu, kas ir attālināts, un tie cilvēki, kur neatrodās birojā, neatnāk kaut dažas dienas birojā, viņi pazaudē attiecības. Viņi pazaudē šo būšanu kopā, un te man radās arī jautājums, kad Raimonds teica Andijai, piesaist 2 miljonus, un tu vari nenākt uz darbu. Nu, tad tas ir freelance. Tad tev nevajag darbinieku savā komandā, kurš ir tevs komandas darbinieks. Tev vienkārši freelance projekts, un iespējams pēc 10 gadiem organizācijas sāks mainīties tieši tādā veidā, ka tie būs freelance darbi, tie būs projekta darbi, hierarhijas mainīsies un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka te iezīmējās kaut kas jauns. Nu, bet mēs paskatāmies, teiksim, valstīs, kas kaut kur drusciņi mums priekšā ir, ka vidējais darba vietu skaits cilvēkam jau ir virs 1,5. Ja? Tas nozīmē, ka cilvēki strādā apmēram 2 darba vietās. Pavadīto dienu skaits klātienes ofisā reāli nav iespējams 2 darba vietās 5 dienas kaut kur būt. Un ir tādas profesijas, kuras pateicoties mākslīgam intelektam ir izveidojušās kā attālinātās profesijas, jo viņš strādā ar intelektu no mājām, starptautiskos uzņēmumos, kur sanākšana kopā nevar notikt. Bet es varbūt drusciņi tagad vairāk tieši par to darba vidi, kurā mēs satiekamies tomēr. Jo nav jau problēma ar to, ko es daru viens pats mājās, ar to nevienam nav nekādas problēmas, es pieņemu. Problēma ir, ka es ar savu kaķi atnāku uz darbu, vai ne? Un tev ir alerģija, Raimonda, no mana kaķa. Un ko tad? Ir arī problēma, ko tu dari mājās, jo liela daļa vadītāju joprojām uzskata, ka tu nedari mājās. Ka tev ir jākontrolē, un tās ir lielas bailes piedzīvot, ka tavs darbinieks nestrādā vispār, ja viņš ir attālināti. Pat ja dati liecina par pretējo, mēs redzam, ka mums ir bijuši arī CSIS bāzēts uzņēmums, ir veicis pētījumu par to, kas notiek, ja strādā 4 dienas nedēļā, nevis 5, un 2 grupas strādāja, viena 5 dienas nedēļā, otra 4, tiek strādāja 4 dienas nedēļā, bija tur visos rādītājos priecīgāk un nopelnīja vairāk. Un tad ar šiem datiem aiziet pie pārējiem uzņēmējiem, pārējie uzņēmēji saka, neinteresē, štruns pētījums. Tak jums būs vairāk naudu? Nē. Tur ir vienkārši veikts kaut kāds efektivitātes, kaut kādas pārmaiņas tajā ir veikts, kā ikdienā cilvēki paveic to darbu, kas viņiem ir jāizdara. Bet es pavisam īsi gribu pieminēt arī par šo attālināto darbu, ka šobrīd jau parādās arī pārāk ļoti pārliecinoši pētījumi par šo digitālo nogurumu. Un mēs paši noteikti ikdienā piedzīvojam to, ka cilvēki izvēlās labāk fiziski satikties klātienē, nevis beidz, cik var tajā Zoomā. Vienkārši satiekamies un izrunājam. Tā kā izdegšanas un nogurums un tās visas lietas mēs nevaram izslēgt. Digitālais nogurums. Cik reāls tas ir tavā vecumā? Tā ir īsta lieta. Ja? Tā ir īsta lieta. Jo es aizvien vairāk novēroju, ka jaunieši izvēlas lasīt. Ir Kindles, un tad papīra grāmata būtu analogā grāmata, vai ne? Izvēlās lasīt tādas grāmatas vai meklē kaut kādus variantus, kā atsvešināties no telefoniem un kaut kā, vai pat bieži apsver variantu pāriet uz podziņu telefonu un izmantot parasto telefonu. Tikai apsver vai? Pat arī izmanto. Man ir daži draugi, kas to dara. Un tā ir lieta. Un, kad ir tie zūmi, tad tu to neuztver nopietni. Tā kā tev jāpieslēdzās zūmam, tas ir tāds, labi, tad jau tā nav īsti sapulce, var izslēgt kameru vienkārši. Un tad daudz vērtīgāk ir klātienē satikties, bet arī piebilstot par pētījumu, ko tu minēji, ka 4 darba dienās varēja paveikt vairāk. Man rodas sajūta, ka darba devējs to neņem vērā, jo viņam ir bail, ka viņš zaudēs kontroli par saviem darbiniekiem un viņš nevarēs izkontrolēt, kas notiek un kaut kādā veidā varbūt neizjutīs sava darba vadītāja statusu vai kā citādi. Jā. Vēl arī tas, ka sliņķi. Jā, ka es viņam pa to 5. dienu maksāšu par to, kur viņš neko nedara, bet viņš izdarīja to pašu apjomu, ko
tā otra komanda 5 dienās. Es par to darba apjomu un tieši ienāca prātā. Tas atkal ir stāsts par to, kā tu plāno to savu darba nedēļu priekš darbiniekiem, jo šobrīd arī tā pieredze, ka darbinieki uz ofisu nāk nevis, lai strādātu, bet lai satiktu savus kolēģus. Tā ir cita pieredze. Tas ir kaut kas cits, ko mēs no priekš darbinieku varam piedāvāt šajā te ofisā. Un, ja cilvēki 4 dienās var izdarīt to darbu, ko no viņiem prasa, tad jāpaskatās individuāli, kā katra paša prasmes un tas darba uzdevums, kas no viņa tiek prasīts. Varbūt mēs varam vēl vairāk, tas ir viens, bet otrs, ko mēs šo 5 dienu laikā vēl varam izdarīt priekš komandas. Es par to domāju, ka tur ir vēl tā viena diena, kur mēs varam izmantot varbūt kādai kopā būšanai, varbūt mēs varam kaut kā to laiku vēl sadalīt. Protams, produktivitāte Latvijā ļoti liela problēma šobrīd, un par to ļoti daudz tiek runāts. Tā kā es skatītos uzmanīgi uz šiem pētījumiem. Par tām 4 dienām? Ļoti žēl. Es cerēju, ka tu būsi manā pusē un teiks, Es ka esmu par 4 darba dienu modeli, bet mums ir tas jāpaskatās uzmanīgāk. Mēs nevaram pāriet uz 4 darba dienām Latvijā. Pārbaudīsim. Par pāriešanu uz 4 darba dienu modeli balsojam par 8500 cilvēku. Paldies. Pret 2 cilvēki. Paldies. Pārējam. Nākamais jautājums, Raimonds. Es gribēju ātri tikai pateikt to, ka mums laik pietrūks dienas, pietrūks stundas, lai realizētu visu tās savas trakās idejas, kuras mēs tā kā vēlamies. Un, nezinu, es vairāk novēroju komandā, tiešām mēs jūtam, kad kādam vajadzīga atpūta, vai viņam ir tiešām kāds privāts lietas, vai vēl vispār nav nekāda problēma, viņš vienkārši iet un to izdara, jā, vai tur dzimst vai mirst vai kas, un tur vispār nav jautājumu. Tā ir vienkārši tāda iekšējā kultūra, kad visi nosuportē, dari, nav jautājumu. Bet man liekas, ka uzņēmumiem un mūsdienās īpaši tur dažādi startupi un tā tālāk, tur taču jūs esat tik apsēsti ar to ideju, un tas startups, viņš var vilkties, atvainojos, tur 10 un 15 gadus, un tu vari būt tādā mūdā. Vismaz man ar Getiņu tā, kad es joprojām 18. sezonu, joprojām gribās vēl to izdarīt, un to gribās izdarīt, un to, un arī tai komandai ir tāda zināma apsaistība ar tām lietām, ko viņi šīs te funkcijas pilda, un es domāju, tur ļoti atkal atšķirsies no uzņēmuma, no mērķa, ja cilvēkam piedzimst bērni, tad droši vien, kad viņam ir liela pieredze un jūs apzināties, kādu funkciju tad viņš turpinās veikt tajā komandā. Man ir tāda case. Ok, nav jautājumu, varbūt tiešām tās 4 dienas, nav jautājums, ka viņam tur tagad pēc 6 šausmīgi jāsēž, ja viņam tur ir jāizņem bērns līdz 6, tad viņš 5 iet projām, bet viņš, piemēram, turpat nevis tajās stundās, viņš vienkārši zina, un tu viņam lieki nemācies virsū, tu zini, ka viņš dara savu lietu, viņš prot viņu darīt. Ja viņš gribēs patusēties, viņš pats pieies pie tā kafijas aparāta un joku uzplēsīs un vēl kaut ko. Ja viņš jutīs, ka viņam ar darbiem iet uz priekšu. Tā kā es domāju, vissvarīgākais tā kopējā motivācija, ar kuru katru dienu komanda mostās un dodās uz šo darbu. Un katrā uzņēmumā pašiem tad ir jāizvērtē tas, ko viņi var atļauties, ko nevar atļauties un kāds būs viņa tas produktīvākais veids. Tā viennozīmīgi celt rokas. Es domāju, tas nav par šo jautājumu. Bet vajag obligāti visiem pie tā kafijas automāta socializēties, jo es negribu ar tevi tur pie kafijas automāta man maksā naudu par to, ka es izdaru kaut kādu lietu, un varbūt mēs esam čomi ārpus darba, un tas ir mūsu hobijs, kā te citi raksta, neejam ar suņiem pastaigā, bet darbā neliec man ar tevi tusēt. Jā, es noteikti pilnīgi piekrītu. Ne visiem vajag, ne visi iet uz darbu, draudzēties, veidot attiecības. Ir cilvēku daļa, kas tiešām aiziet, izdara darbu un iet prom. Viņiem uzdzen alerģiju, visas šās tēzes. Mēs te darbā kā viena liela ģimene, kas pats par sevi jau ir toksiska tāda pazīme, kur es kļūtu uzmanīga, bet jā, ne visiem to vajag, un it sevišķi, ja mēs runājam par noslēgtākiem, introvertākiem cilvēkiem, 100 gadu viņiem tas kafijas automāta tusiņš vai pārgājiens, vai ballīt, vai vēl kaut kas, viņš nemaz to nevēlās. Tā kā nav visiem jānāk ar suņiem, nav visiem jābūt ballītēm, nav visiem jābūt snekiem un tā tālāk, bet es domāju, ka te ir tā, ka no uzņēmuma puses jābūt skaidriem noteikumiem, kā pie mums ir, kā mēs dzīvojam, un ja es eju tur strādāt, tad es pieņemu lēmumu, vai es šiem
noteikumiem piekrītu vai nepiekrītu. Un tieši tāpat būs ārkārtīgi atšķirīgi. Ražošanā pie līnijas tu neiesi ar suni darba drošības iemeslu pēc. Tā kā tas ir no jomas atkarīgs. Vai es nezinu, ja man vajag viesnīcā sagatavot numuriņus līdz 3:00, tad es nevaru atnākt stundu vēlāk. Es nāku tā, lai es viņus pagūstu iztīrīt. Ja. Bet man bija tādi jaunieši, kur saka, viņam tur, piemēram, jāsagatavo tas numuriņš. Viņš saka, es varu ņemt savu čomu līdzi. Es saku, ko tas čoms darīs? Palīdzēs man, es viņam nemaksāšu. Nē, viņš vienkārši nāks palīdzēt. Un liekas, es nezinu, varbūt vari, varbūt ne. Tu gribi ņemt savu čomu līdzi uz darbu? Laikam nē, bet es saprotu, kur tas var rasties. Tā kā varbūt sajūta, ka tas ir izklaidējoši, un ja tas motivē tevi strādāt, un sevišķi, ja tas netraucē pārējiem kolektīvam vai pārējiem kolektīvam labas attiecības, tad kāpēc nē? Tas var būt arī iekļaujoši. Jo man ir divas darbinieces, viena strādā 3 dienas, otrs strādā 2 dienas. Un tā viena ir gatava nākt 3. dienu, tai otrai par palīgu, par mazāku algu strādāt, tikai tāpēc, lai viņas būtu kopā. Es saku, tu darīsi pa savu līmeni zemāku. Es saku, man tur 2, nevajag speciāls, vajag vienu palīgu. Es saku, šis būs tas palīgs. Es saku, bet tur ir likme, tur uz pusi mazāk. Jā, tas ir ok, bet mēs būsim kopā. Okay. Tas ir tikai jauniešiem. Es atceros, ka es strādāju kādreiz Statoils. Es strādāju pirms 20 gadiem, un man ļoti patika tusēt vēl nākamajā maiņā, aiziet, vienkārši palīdzēt kolēģiem sabīdīt preces veikalā un vienkārši būt un gaidi 12 naktī mājās, un forši mēs bijām kopā. Man liekas, tas ir normāli, ja tev ir tā kā draugi, un te es dzirdu par to, ka ir pareizi tā. Un tas ir tas paudžu konflikts vai jaunā realitāte. Jaunā realitāte ir tā, kā ir, mēģināt pieņemt to, bet attiecīgi, protams, ievērojot tos kaut kādus noteikumus, kam mēs esam cik tas ir ētiski, vai atļauj darba drošību, vai noteikumu, vai konfidencialitāti un tā tālāk. Šādi visi aspekti, kas tiek paskaidroti. Un ja tas ietilpst tajā visā rāmī, why not? Bet varbūt mēs varam mācīties kaut ko no jauniešiem. Te arī viens jautājums ir, ko mēs varētu mācīties tieši no jauniešiem, jo šobrīd mums tā sajūta, ka suns darba vidē nav normālība. Bija kaut kāds laiks, kad suns mednieku laikmetā bija normālība, tad kaut kad kaķis bija normālība, jo izķēra grauzējus visādus, un tad bija kaut kāds laiks, kurā dzīvnieki nebija normālība. Bet varbūt, kad mums no jauniešiem jāmācās, ka tas suns un kaķis ir normālība, un tad ir tas viens, kam ir alerģija. Varbūt problēma ir tas viens, kam ir alerģija, vai ne? Nevis tie 20, kas grib to suni un viņš ien. Varbūt vēl kaut kāds lietas, ko mēs varam mācīties, un ka tai darba vidē jāmainās straujāk nekā jauniešiem. Mēs zinām, lai tas jaunietis pielāgojas noteikumiem un tā tālāk. Varbūt, ka pasaule būtu daudz foršāka, ja mēs visi pielāgotos tām jauniešu prasībām. Jo Annijas nosauktās, nekas tāds jau it kā nav. Viņa neteica, ka viņa grib ierasties darbā, tur 5 vakarā un iet naktī mājās. Viņa teica, drusciņu nokavēt. Ja? Es noteikti gribu tikai pateikt, ka te nav varbūt tik daudz stāsts par suņiem vai par kaķiem, bet es noteikti dzīvotu labākā pasaulē, mani bērni dzīvotu labākā pasaulē, mēs vairāk saprastu vai mēģinātu izprast dažādību un to cilvēku vēlmes, iespējas, vajadzības. Ja mēs runājam par homoseksuāliem, invalīdiem, cilvēkiem, kuriem ir neirodažādība, cilvēki, kur ir dažāda vecuma un tā tālāk, viņiem ir dažādas prasības, un es laikam skatos caur to prizmu, ka mums vajadzētu spēt vairāk izprast vienam otru, tad arī būtu daudz vieglāk dzīve, mums nebūtu jārunā par paudžu konfliktu, kas jau pašā saknē ir agresija. Bet mums vairāk vajadzētu mēģināt izprast, bet kāpēc tā? Kas tev ir svarīgi tajā, ka suns ir līdzi? Ok, mēs nevaram nodrošināt, ka vienmēr viņš ir līdzi, bet mēs varam par to parunāt. Kur mēs varam izveidot varbūt atsevišķu bērnu istabu, ja tev ir mazi bērni. Kas tev būtu svarīgi, lai tas varētu notikt? Mēģināt caur to, vai veidojam darba vidi, kurā cilvēki ratiņkrēslā var iebraukt, vai cilvēki, kuriem ir dažādas fiziskas vajadzības, mēģināt pielāgot to. Tā kā es skatos vairāk no tās izpratnes. Tieši par to paudžu konfliktu es tagad tā tīnu atpakaļ un domāju,
man vienmēr bija stipri vecāki čomi un vecāki pat pa vienu un reizēm pat pa 2 paudzēm, ar kuriem man vienmēr bija interesanti apsēsties, izdzert šo tēju, paklausīties šos stāstus. Kaut kādā 25 gados, mēram, man tāds dzīves skolotājs ir Valdemārs Freivalds, un viņš teica, vienmēr aizēja uzprast tur, pirms tu pieņem kādu lielāku lēmumu, 3 cilvēkiem. Tur. Pats izvēlies, kur tev liekas šajā konkrētajā jautājumā tie potenciāli eksperti vai vienu uzpras ekspertam, vienu varbūt cilvēkam no kādām sajūtām, kurš vadās. Un kaut kā es pie tā principa vienmēr esmu pieturējies, un man pagaidām vēl ne uz vienu, ne uz otru pusi es nevarētu teikt, ka tas būtu paudžu konflikts, jo varbūt arī 20 gadus vecāks cilvēks tiešām dumšs. Nu, tā kā viņš vienkārši ir dumšs. Un varbūt stipri jaunāks cilvēks, kurš tā kā vienkārši viņš, es negribu izmantot varbūt vārdu dumšs, bet viņš nerubīja. Nu, tā kā viņš nesaprot un viņš negrib saprast un viņš varbūt ir kaut kādā situācijā, pozīcijā, kurā viņš nemaz nav spējīgs saprast, jo viņam ir kaut kāds cits problēmas, kur aiziet visu viņu uzmanību. Un tad beigās par tiem progresīviem cilvēkiem citreiz 83-gadīgs tēvs manai mātei, manai sievai ir vienkārši mega progresīvs. Viņš lieto visus iPhones, viņš tur zina visu par investīcijām, viņš zina par to. Viņam ir 83 gadi, viņam ir bitcoins. Nu, tā kā, par ko mēs runājam, mums tad lielai daļai, es nezinu, 30 gadnieki, nu, tā kā, vai nav bijusi iespēja vai kas. Tāpēc man šķiet, ka tas nedalās tik daudz vecumos, un tas nav stāsts par paudžu konfliktiem tik daudz, cik stāsts par cilvēkiem, kuri jau jaunībā ir progresīvi, viņi cauri visai dzīvei tādi ir, viņi grib uzzināt jauno, un es sev arī vienmēr piespiedzu, Raimondu, lieto tur tās tehnoloģijas, skaties līdz. Man arī iet grūti ar datoriem, to zina visa mūsu komanda, bet viņi zina manas stiprās puses, un mēs normāli ar to dīlojam, un tas ir ok. Tā kā, man liekas, ka tas nav atkarīgs, nav tāda paudžu konflikta, ir vienkārši konflikts starp cilvēkiem, jo viņiem nav kopīgi interešu un viņi nav tajā vienā savā kaut kādā koridorī, kur viņi būtu sadalījušies pa šīm te grupām, kur ir intereses. Tā kā, man liekas, tas atšķirās no interesēm, nevis no paudzēm. Man prieks, ka tu tā saki. Es arī domāju, ka tāda paudžu konflikta nav, bet atsevišķos jautājumos, lai nodrošinātos, ka paudžu konflikta nav, varbūt mēs kaut ko varam darīt. Es jums izvērtīšu vienu tādu ideju, jūs pateiksiet, vai tā ir draņķīga, vai varbūt tā ir aptverama. Tiem, kas mani pazīst, es vadu bērndārzu tīklu. Un mēs nolēmām, ka visās mūsu bērndārzu grupās ar 1. septembri katrai bērndārzu grupai būs savs dzīvnieks grupā. Un katram bērnam būs savs augs. Katrs bērns rūpēsies par vienu augu. Un tagad katrai grupai savs dzīvnieks, par kur būs jārūpējas. Kā jums šķiet, kura gada gājuma cilvēki izdzirdot šo mūsu jauno ideju, teica, ka es esmu sajūtis prātā? Jaunieši teica, forši, un izteica idejas, kādus varētu eksotiskus dzīvniekus ņemt. Tur citi teica circeņus, un tur, protams, pa čūskas un zirnekļi arī bija, viss kaut kas tam līdzīgs. Es teicu, ka čūskas mums nevajag, tas jau mums daudz. Bet viss kaut kas būs. Bet tad ir vecāka gadagājuma cilvēki, kuri saka, tas nē, nē. Man visu laiku, kad es pieminu tos dzīvniekus, Ilsa saka, tas nav par suņiem, bet kaut kā tie suņi visu laiku tā kā mūs tur šķeļ. Viņš saka, šitas nojūgušais cilvēks grib zirnekli turēt tagad bērndārzā, ja? vai vaboles tagad, vai kaķis tagad viņiem būs, un viņam tās spalvas, ne jau bērndārzā. Es nesaprotu, kur problēma? Ir kāds, kas uzskata, ka dzīvnieks bērndārzā ir galīgi garām. Daram otrādi. Paceļt roku tie, kur uzskata, ka tā bija laba ideja tā darīt. 90,000 cilvēki, jā, labi. Paldies, vienbalsīgi. Bet varbūt, ka kaut kādas tās jaunās pieejas ir norma. Varbūt, ka tā virtuve ar leduskapi un visu pārējo, ka mums ir jāiet uz to. Es nedzirdēju, kura paudze bija pret. Vecāka gadagājuma paudze bija pret.
Es droši vien būtu par, un es redzēju, ka mans vīrs arī pacēla roku par, jo es domāju, ka ir forši, ka bērni par kaut ko rūpējas, vai ka viņi redz, kas ir dzīvā radība, un tā, bet atkal te ir normas, noteikumi, un tā. Un es domāju, ka vecāka paudze vienkārši atkal ar savu pieredzi un saprašanu, ka tas taču ir dzīvnieks, par viņu kādam jārūpējās, viņš taču dzīvo 25 gadus, vai vienalga bruņurupucis varbūt tur 75 vai 120 gadus, un kur mēs viņu liksim, un tur ir ieslēdzās cits filtrs, caur ko tu novērtē šo situāciju. Tā kā tas atkal ir stāsts par to, kas vērtē, un izprast un mēģināt, reflektēt par to, ka bet pasaule mainās, lietas mainās, paskatīšos šo, interesanti. Un tā ir tā zinātkāre, ko mums visas dzīves laikā jāturpina attīstīt. Vienalga, kāda tā situācija nāk, paskatīšos, interesanti. Un tiklīdz, ka tu pazaudē šo sajūtu, ka tev neinteresē, kad tu nostājies pret, tu esi palicis vecs kaut kādā ziņā. Vienkārši, tu iestājies savā pozā. Un cilvēki var palikt veci dažādos vecumos, un tu iestājies savos principos. Bet es domāju, ka tā ir ļoti laba doma. Mums bērnu dārziņā iet, kur ir dārs un ārs, un ja tur būtu vēl kāda aita vai kaza, vispār burvīgi, bet tur nav. Bet, jā, vai ne? Bet varbūt vajadzētu, jā. Varbūt jums arī vajag kaut kādu, nezinu, aitu. Mēs jau tāpat tos jauniešus suņiem salīdzinājām. Tā kā mums tur zvērdars ir pietiekami liels un vēl vien maz atkāpes. Skaidrs, ka vajag un forši un atkarīgs no bērndārs konceptu un no projekta. Viss super un tā. Es vienkārši iedomājos, ka es vienmēr esmu tas cilvēks, kurš, kad ilgāk laika nav bijis kolektīvā, birojā, es atbraucu, un tur tāds klusums. Visi sēž pie datoriem, kaut ko strādā, kaut ko ņemās, es apsēžos tajā savā stūrī. Pasēžu kādu stundu, es skatos, kā jūs varat strādāt tik neinteresanti. Cilvēki vienkārši ir apsēdušies un dara savas tekošās tās lietas un tā. Un tad es vienmēr tas saku labi, un tagad es jums patraucēšu. Un tad es sāku taisīt to visu tusiņu ballīti un tā tālāk. Tā kā es droši vien, un es tāds biju droši vien 15 gados skolā, klasē un tā tālāk, kāpēc man met ārā no tām skolām. Jo, ja nav tusiņš, tad es nevaru tā. Tā kā ir jābūt tusiņam. Ok, un man ir līdzīgi, un tad mums ir tāda sapulču telpa, kurai ir izveidojusies jau par darba telpu, jo jauni cilvēki izvēlas nākt uz to un strādāt kopā, nevis sēdēt katrs pie sava galda. Un agrāk to telpu sapulcēm izmantoja dažādi gadagājumi cilvēki, bet šobrīd visi pieaugušie, kāds teica, visi pieaugušie ir aizvākušies prom. Jo tas tusiņš, ko tu piedāvāji, viņam nav vajadzīgs. Un tagad tur ir tāds jauniešu tusiņš, un visi pieaugušie ir viss prom. Viņiem to mūsu tusiņu negribās. Tu nāktu tusiņu telpā, vai tu gribi vienu pati kaut kur nolīst nost? Es droši vien dalītos pa abām telpām. Tā kā es pastrādāju, tad aizēju uz tusiņu telpu. Vai es varu arī strādāt un aiziet būt tusiņu telpā. Tā nav problēma. Man ir viena tāda meitene, kur viņa diezgan jauna, viņa strādā no virtuves. Viņa neiet prom no virtuves. Viņa tur pie leduskapa visu laiku strādā. Tas ir forši strādāt virtuvē. Es arī reizēm aizēju uz datoru uz virtuvi. Tīri tāpēc, ka cilvēki iet paēst tur savas pusdienas, es varu viņiem sastādīt kompāniju, parunāties. Jā, man liekas arī... Pārējie aprunā. Jā, virtuvē ir arī interesantas sarunas. Es vēl gribu mazliet iestraukties par to vidi. Man šķiet, šis atkal ir tāds ļoti svarīgs aspekts veidot par to vides veidošanu, par to nākotni, ka uzņēmumam ir jāveido vide, kurā ir virtuve, kur ir šāda sapulču telpa, kurā ir iespēja šeit dažādībai vispār pastāvēt. Jo, ja tādas nav, ja ir tikai viena tā garlaicīgā darba telpa, kurā viss strādā, un tev nav viena puķais, kuras aizslēpties, vai kaut kāda klusa telpa, kurā nolīst, vienkārši tiešām izdarīt darbu, jo es būtu pirmā, kas būtu aizgājis no Raimonda komandas, viņš sāk taisīt tur kaut kādu teātri, jo man vienkārši nepatīk strādāt ofisā, kurā visi runā, un es nevaru koncentrēties, bet tas galvenais, kas jādomā par to, kā es veidoju savu to ofisu tā, lai dažādi cilvēki tur varētu un drīkstētu pastāvēt. Un tad mēs nerunājam tikai par jauniešiem, bet jaunieši ienes to vēsmu, ka vispār par to ir jādomā, ka tie ir tie jautājumi, kas ir būtiski. Es tikai pieminēšu, tas ir tas mirklis, kad es atbraucu un man jānoķer tas feelings. Vispār, es aizbraucu, ja es dzīvoju 2 valstīs, un tas nedēļas prom, nedēļa Latvijā un tā. Un tad es ieraugu, ka cilvēki tā enerģija tāda sasēdusies ir. Un lai organizētu pasākumus, vai pie tējas, vai pie kafijas, vai pie pitas, vai vēl, rodās šīs
stulbās idejas, kuras tiem pasākumiem vajadzīgas. Un ja nav šo stulbo ideju, tad tie pasākumi ir absolūti garlaicīgi. Tad mēs vienkārši taisam sporta sacensības, un tas ir galīgi garām. Un tāpēc vienmēr rūpējos par to, lai būtu šis te vibes. Un man pašam arī, tad, kad es tiešām strādāju, tad es esmu pirmais, kurš nolien tajā telpā, kur ir klusums, kur ir tur telefons, dators, un es sāku darīt tās praktiskās lietas. Tā kā, nav tā, ka visu laiku ir ballīti. Es saprotu, ko tu runā, ka ir tā telpa, kurā vienkārši notiek kaut kas, vai varbūt kaut kāda mazliet slinkošana, jo tur ir tas radošais gars. Lielākā attālinātā darba, lielākais zaudējums ir, ka nenotiek šīs super idejas, nerodas, jo labākās idejas vienmēr rodas kompānijā kaut kādā, vai ne? Nu labi, mēs dzirdējām diezgan daudz viedokļu, ka nav paudžu konflikta, ir atsevišķu personību konflikts, ka no jauniešiem mēs daudz ko varam mācīties, ka jaunieši ir tie, kuri liek un piespiež mums domāt par to, kāda ir mūsu darba vide, ka darba devējiem vajadzētu domāt par to, kā tad viņu darbinieki strādā, ka galvenais, lai ķieģelis neuzkrīt uz galvas, ka tas droši vien nav mūsdienās tā mēra aukla darba vides. Par to, ka sabiedrība mainās un mēs mainamies līdzi, un par to, ka kaut kādas lietas, kas pirms kāda brīža mums šķita neiedomājams, varbūt šodien jau ir realitāte un rīt būs kā norma un prasība. Lai arī kā būtu, mēs visi to pavisam drīz piedzīvosim. Šodien ar mani sarunājās Ilze Medne, integrālās pieejas attīstības trenere, HR podkāsta veidotāja cilvēks. Paldies! Raimonds Elbakjans, Geto Games aizsācējs, 18 gadu pilngadība. Annija Līce, kura šobrīd ir projektu vadītāja asistente un pat ir beigusi vidusskolu un dodas uz Rīgu studēt augstskolā. Nevis visi tie stereotipi. Un Meldra Gineida, konferenču un mācību satura producente, supervizori, pasākumu vietas brības ostas saimniece un 3 meitu mamma. Un ja reiz mēs sākām ar citātiem no senās Grieķijas, tad nobeigsim arī ar kaut ko līdzīgu. Tas ir Cicerons 44. gadsimts mūsu ēras. Viņš saka, ka veciem cilvēkiem ļoti patīk romantizēt savu jaunību un kritizēt šodienas jauniešus. Mans novēlējums jums – nekļūstiet veci. Paldies visiem, kas piedalījās, paldies par jautājumiem, lai jums foršas diskusijas šodien Lampā.